Tas, ar ko mēs nodarbojamies, ir militārā tulciņa. Trenējos kopš 2000. gada, un būs kādi 12 gadi, kopš arī trenēju citus. Es uzskatu, ka man dzīvē ļoti veicies ar to, ka satiku tādu instruktoru kā Egils Helmans, kam ir 11 dažādu cīņas skolu diplomu, un ļoti ilgstošos un intensīvos treniņos pie viņa saņēmu Latvijas apstākļiem neraksturīgi lielu zināšanu un iemaņu bagāžu. Pirms militārās tulciņas esmu izmēģinājis dažādus austrumcīņu veidus, karatē, taekwondo, kung fu nedaudz. Un militārā tulciņa man apbūra tieši ar to savu realistiskumu un pielietojamību, jo ļoti maz ir liekā, ļoti maz ir izskaistinājumu, ļoti maz ir tādu rituālu izdarību. Ja, tieši tas, kas ir vajadzīgs dzīvē. Melo visi, kas saka, ka cīņu var apgūt mēnešu, nedēļu laikā. Ir tā, ka, lai varētu runāt par pamatiem, tādā līmenī, ka tu arī vari standarta situācijās sev pasargāt, un tur ir vajadzīgi vismaz 2 gadi regulāri darba. Un, lai varētu savukārt sacīt, ka cīņa kā sistēma ir saprotama, un tu vari arī kādam citam kaut ko izskaidrot, parādīt, tad ir vajadzīgi vismaz 5 gadi. Un patiesībā jau tas ir kā ar jebkuru citu vai mākslu vai zināšanām, jo tu vairāk apgūsti, jo tu vairāk saproti, ko tu nezini un neproti. Un līdz ar to tas kļūst par dzīvesveidu un tas attīstības ceļš viņš faktiski bezgalīgs. Specifika tajā, ko mēs darām, ir, ka ļoti daudz elementi ir ņemti tieši no militārās, teiksim, apmācību sistēmas. Un tā tad ir kustības, ir situācijas, ir ieroču līdzekļi, kuri ir militāra persona, teiksim tā, aprīkojumā. Ja? Tātad ir kaut kādi elementi, kur mēs strādājam ar triecienu šautenēm, ir šaušanas pozīcija maiņa, ir militārā ekipējuma izmantošana. Tāda kā, teiksim, sapieru lāpstiņa vai kaut vai bruņu cepuri, ja? Kas arī var kalpot kā tulciņas līdzeklis. Un klāt, protams, arī tāda vairāk civil-militārā daļa, kas saistās ar drošības kārtības uzturēšanu. Tādas lietas kā aizturēšana, konvojs, sāpju paņēmieni. Ja? Tā ir tā mūsu specifika. Tulciņai ir vairāki līmeņi. Pirmais ir pašaizsardzība, kur mēs varam tīri mācīties to, kā pasargāt sevi standarta kaut kādās situācijās, uzbrukumos, iespējamos. Nākamais ir līmenis, kurā mēs jau ar cīņu nodarbojamies profesionāli, apgūstam sitienu tehniku, spērienu tehniku, lauzienus, metienus. Un tad nākamais līmenis ir tā specifiskās zināšanas, kas ir vajadzīgas jau militāru personām vai policistiem. Līdz ar to, protams, arī jebkurš cilvēks, kurš vienkārši vēlas sevi iemācīties aizsargāt, uzlabot savu fizisko kondīciju, viņš, protams, arī var nākt un piedalīties. Es esmu diezgan ilgu laiku strādājis apsardzē ļoti dažādās vietās, tajā skaitā arī izklaides vietās, un tur situācijas mēdz būt dažādas. Tā kā ir nācies pielietot ļoti daudz ko no tā, ko šeit arī varam apgūt nodarbībās. Galvenais jau, ko es vienmēr stāstu visiem, kas trenējas, gala beigās jau lielākais ieguvums ir nevis tieši iemaņas, kā kādam iesist vai kā pašam nesaņemt sitienu, bet lielākais guvums ir tas, kā izmainās skatījums uz pasauli. Jo gan attiecības ar citiem cilvēkiem, gan norises sabiedrībā kopumā vai valstī, tu sāc skatīties caur
šo te cīņas prizmu. Un tu sāc saprast, ka jēdziens varas sviras nav tikai tukši vārdi, ka apzīmējums vai izteikums, ka ir nepieciešama taisna mugura, ka tas nav tikai daizskanīgs tāds salīdzinājums, ka tās visas ir ļoti praktiskas lietas, kuras var izprast un pielietot tikai tas, kurš ir savu pasaules skatījumu izveidojis atbilstoši kā cīnītājs. Neformāli viņi pastāv jau kopš paša 2000. gadu sākuma. Mazliet vēlāk arī viņi tika piereģistrēta. Ideja bija tāda, ka tajā laikā aizsākās jau skaidra virzība uz obligātā dienesta. Militāra obligātā dienesta likvidēšana bija periods, kad arī jaunsardzes pārstāja darboties. Man doma biedra ideja bija, ka ir nepieciešama tāda normāla vīrišķīga, tāda vīrišķības skola latviešu puišiem, latviešu vīriem, kur būtu iespēja apgūt gan iespēju aizsargāt sevi, gan arī kaut kādas tādas elementāras militārās pamatprasmes. Līdz ar to darbojamies jau 15 gadus. Tad, kad organizācija tika dibināta, protams, viena no domām bija arī tā, ka ir nepieciešamība apvienot tādā disciplinētā organizācijā nacionāli pārliecinātus cilvēkus. Galvenie principi un vērtības ir izlasāmi pavisam nelielā raksta darbā, ko sauc par Tēvijas sarga manifestu. Ir nodefinēts, kādas ir mūsu galvenās darbības metodas, mērķi un no kā mēs nekad neatteiksimies. Un visu šo var savilkt līdz vienam teikumam. Mūsu mērķis ir brīva Latvijas valsts, kurā latviešu tauta var brīvi pastāvēt un attīstīt. Mans sapnis, protams, būtu tāds, ka organizācija būtu daudzskaitlīgāka, ka nodaļas darbotos katrā lielākajā Latvijas apdzīvotajā vietā. Tāpēc, ka, manuprāt, lai kādi nebūtu laiki, lai kas nemainītos, arī pēc daudziem gadiem vienmēr būs nepieciešamība pēc tādām vīrišķīgām īpašībām, pēc spējas sevi aizsargāt, iestāties par saviem tuviniekiem, gala beigās ierādīt vietu arī kādam galīgi kaunu pazaudējušam politiķim. Ir jābūt organizācijai, kas ir disciplinēta un gatava kaut kādās kopīgi interešu lietās reaģēt. Tas ir tas, ko es ļoti vēlētos panākt, jo no tā vien, ka mēs rakstam savu viedokli internetu komentāros, nekas jau nemainās. Ir vajadzīgs tiešām spēt arī šo savu viedokli aizstāvēt. Un ne tikai aizstāvēt, tad, kad tev uzbruk tiešā veidā, bet arī spēt šo savu gribu uzspiest saviem ienaidniekiem. Un tas būtu tas virziens, kurā būtu jāattīstās. Cilvēkam viennozīmīgi ir jābūt patriotiskam, viņam ir jāciena mūsu saknes.
viņam ir jāmīl zeme, kurā viņš dzīvo. Viņam ir jābūt gatavam cīnīties par šīs zemes, par mūsu valsts attīstību un labklājību. Un, ja ir arī kāds cits tautības cilvēks, kurš šādi to jūt, protams, viņš var piedalīties. Ja? Ir gan no manas pieredzes tā, ka ir ļoti maz, diemžēl, tās pašas Krievijas smalkās propagandas, ir ļoti maz citu tautību cilvēki, kas ir spējīgi pieņemt to, ka šī ir latviešu zeme, latviešu valsts un atbilstoši. Ja viņi grib šeit dzīvot, ir jāpieņem šeit pamattautas nosacījumi. Bet tādi ir arī pie mums, daži tādi ir. Jā. Bet, protams, pamatā tā ir latviešu zeme, līdz ar to pamatā tā ir latviešu vieta.